Astroloģiskā prognoze katram zodiakam laika posmā no 17. līdz 23. martam. Kopumā šīs nedēļas enerģija ir koncentrēta uz stabilitātes veidošanu un praktisku pieeju mērķu sasniegšanai. Šī būs tā nedēļa, kad cilvēki jutīs nepieciešamību pievērsties ilgtermiņa plāniem un izmantot resursus, lai radītu drošu pamatu savai nākotnei. Tas būs arī laiks, kad mēs varam piedzīvot iekšēju spēcīgu transformāciju, lai kļūtu spējīgi pielāgoties pārmaiņām un pieņemt jaunas dzīves un darba realitātes. Galvenās šīs nedēļas tēmas ir stabilitāte un ilgtermiņa mērķi, jo enerģija būs vērsta uz stabilitātes veidošanu, īpaši attiecībā uz materiālajiem un finansiālajiem jautājumiem. Cilvēki var meklēt drošības sajūtu un vēlēsies ieguldīt laiku, lai veidotu ilgtermiņa plānus. Tas var attiekties gan uz karjeru, gan uz ģimenes dzīvi. Otrkārt, izaugsme caur pacietību. Būs vajadzīga pacietība, lai sasniegtu mērķus. Tas var izraisīt lēnāku tempu un nepieciešamību pieņemt, ka rezultāti nenāk tik ātri. Tomēr tas sniegs iespēju koncentrēties uz kvalitāti un izturību. Ja neesi ieguldījis pietiekami daudz darba, šī nedēļa būs piemērota, lai veiktu nepieciešamās korekcijas un uzlabojumus. Treškārt, rūpes par emocionālo līdzsvaru. Šajā nedēļā būs nepieciešams vairāk uzmanības veltīt emocionālajai līdzsvarotībai un attiecībām. Cilvēki var meklēt mieru, harmoniju un dziļāku savienojumu ar citiem. Taču būs nepieciešams arī rūpēties par savu personīgo telpu un vajadzībām, lai saglabātu līdzsvaru starp sevi un apkārtējo pasauli. Un ceturtkārt, izaicinājumi attiecībās. Attiecībās var rasties nelielas spriedzes, taču šajā laikā būs nepieciešama lielāka atklātība un kompromisi. Ja attiecībās ir nesaskaņas vai arī nerealizēti mērķi, šī nedēļa var piedāvāt iespēju risināt šos jautājumus, bet tas prasīs daudz pacietības un izpratnes no abām pusēm. Kopumā šīs nedēļas enerģija ir stabila un orientēta uz izaugsmi, kas nāk caur pacietību un ilgtspējīgu pieeju. Būs iespējas ievērojami progresēt, bet tas prasīs darbu un neatlaidību. Šī nedēļa būs ideāla, lai koncentrētos uz ilgtermiņa mērķiem, veidotu stabilus pamatus un strādātu pie emocionālas līdzsvarotības, kas ir nepieciešama, lai tiktu galā ar jebkuru izaicinājumu, kas var rasties. Bet lasījums katrai zodiaka zīmē šai nedēļai. Pirmais zodiaks aplī ir Auns. Šonedēļ Auns var sajust, ka enerģija viņam palielinās un var vēlēties ātrāk sasniegt savus mērķus. Profesionālajā dzīvē būs iespējas izcelties, bet būs nepieciešams ieguldīt papildus piepūli, lai iegūtu vēlamos rezultātus. Attiecībās var būt mazi konflikti, taču, ja būsi atvērts un godīgs, viss atrisināsies. Mans padoms Aunam – neļauj straujai enerģijai valdīt pār tevi. Centies saglabāt mieru, īpaši attiecībās, un dari visu ar apdomu. Vērsis. Šonedēļ tu varēsi koncentrēties uz saviem ilgtermiņa mērķiem un veidot stabilu pamatu nākotnē. Darbā var parādīties jaunas iespējas, kas sniegs izaugsmes iespējas. Attiecībās būs svarīgi meklēt līdzsvaru un būt uzmanīgiem pret partneru vajadzībām. Mans padoms Vērsim. Rūpējies par savu emocionālo un fizisko labsajūtu. Lai gūtu panākumus, ir nepieciešams saglabāt stabilitāti gan darbā, gan personiskajā dzīvē. Dīņi. Šonedēļ tava radošā enerģija būs ļoti spēcīga, un tu vari piedzīvot daudz jaunas idejas vai projektus. Šī nedēļa ir ideāla dvīņiem, lai dalītos savās domās un idejās ar citiem cilvēkiem, jo komunikācija būs ārkārtīgi veiksmīga. Attiecībās var būt vairāk viegluma, taču tev ir jābūt uzmanīgam, lai nepalaistu garām svarīgas detaļas. Mans padoms dvīņiem – ieklausies citu cilvēku viedokļos un esi elastīgs. Ja vēlies panākt izmaiņas, dari to ar rūpību un cieņu pret citiem. Vēzis. Šonedēļ tu vari sajust lielāku emocionālu intensitāti.
Profesionālajā dzīvē būs nepieciešama pacietība un prātīga pieeja, lai veidotu ilgtermiņa plānus. Attiecībās ar tuviniekiem būs vēlme pēc dziļākas saiknes, taču tas prasīs vairāk pūles. Mans padoms Vēzim – saglabā mieru pat tad, ja šķiet, ka situācija ir emocionāli smaga. Rūpējies par sevi un citiem un pārdomā savas reakcijas. Lauva. Šonedēļ tu varēsi piedzīvot pārmaiņas darbā un attiecībās, kas var nest jaunus izaicinājumus. Jauni projekti var būt izaicinoši, bet tie tev dos iespēju augt un mācīties. Attiecībās ir ļoti svarīgi veidot kompromisu un izprast otra cilvēka vajadzības. Mans padoms Lauvai – esi gatavs pieņemt pārmaiņas un pielāgoties situācijām, kuras var šķīst neparedzams. Pacietība un elastība palīdzēs tev virzīties uz priekšu. Jaunava. Šonedēļ tu jutīsies kādā veidā ļoti produktīvs un varēsi koncentrēties uz saviem ikdienas pienākumiem. Darba rutīna var šķist aizraujoša un tev būs iespēja risināt problēmas ar lielu precizitāti. Attiecībās var būt svarīgi izrādīt vairāk mīlestības un sapratnes. Mans padoms jaunavām – nepārslogojuši sevi šonedēļ ar darbu. Esi gatavs pieņemt arī atpūtas mirkļus un rūpēties par savu emocionālo labsajūtu. Svari. Šonedēļ tava radošā enerģija un emocionālā puse būs īpaši izteikta. Tu vari justies ļoti iedvesmots un gatavs dalīties ar citiem savās idejās. Attiecībās var būt vairāk viegluma, taču ir jābūt uzmanīgiem, lai nepalaistu garām svarīgas nianses, kas var radīt neskaidrības. Mans padoms svariem – neļauj sevi izsist no līdzsvara. Ja nepieciešams, pievērsies arī ikdienas rutīnai un neignorē praktiskos pienākumus. Skorpions. Šī nedēļa būs piemērota, lai pievērstos ģimenes jautājumiem vai mājas uzlabošanai. Ja esi meklējis sev iespēju atrast, uzlabot savu dzīvesvietu vai savu iekšējo pasauli, tagad ir īstais laiks. Attiecībās ar tuviniekiem tu jutīsies vairāk emocionāli saistīts un gatavs dot atbalstu. Mans padoms Skorpioniem – esi pacietīgs ar ģimenes locekļiem, jo šī nedēļa var radīt dažus emocionālus izaicinājumus. Pieņem to, kas dabīgi nāk, un nebaidies lūgt palīdzību. Strēlnieks. Šonedēļ tava komunikācija būs ļoti spēcīga, un tu jutīsies motivēts dalīties ar savām idejām. Darbā un sabiedrībā būs iespējas veidot jaunus kontaktus un sadarbības. Attiecībās ir jābūt uzmanīgiem, lai nenonāktu pārpratumu situācijās. Mans padoms Strēlniekam – saglabā mieru un esi uzmanīgs, kad izsaki savu viedokli. Dažkārt ir svarīgi apsvērt, kā tavi vārdi ietekmēs citus. Mežāzis. Šonedēļ tava uzmanība būs pievērsta finanšu jautājumiem, ieguldījumiem un materiālajiem mērķiem. Tu vari piedzīvot progresu, strādājot pie ilgtermiņa plāniem. Attiecībās būs nepieciešams pacietība saglabāt, lai sasniegtu vēlamo rezultātu. Mans padoms Mežāzim – pievērs uzmanības vai finansiālajai situācijai, stabilitātei un neļauj sevi aizraut ar tūlītējiem impulsiem. Centies saglabāt līdzsvaru starp darbu un atpūtu. Ūdensvīrs. Šonedēļ tu jutīsies vairāk motivēts un piepildīts ar radošām idejām. Tavas ambīcijas būs augstas, un tu varēsi viegli virzīt savu dzīvi uz priekšu. Attiecībās būs svarīgi būt atvērtam pārmaiņām un pielāgoties jaunām situācijām. Nebaidies izrādīt savu personību un dalīties ar savu redzējumu. Zivis. Šonedēļ tu vari justies vairāk aizņemts ar profesionālajiem pienākumiem vai ilgtermiņa mērķiem. Būs nepieciešams vairāk koncentrēties uz saviem materiālajiem ilgtermiņa mērķiem. Taču neaizmirsti rūpēties arī par savu emocionālo labklājību. Attiecībās būs svarīgi meklēt mieru un harmoniju. Mans padoms zivīm – neļauj stresam valdīt pār tevi. Atceries, ka līdzsvars starp darbu un atpūtu ir būtisks. Rūpējies par sevi un esi uzmanīgs ar saviem vārdiem attiecībās.
Šī bija astroloģiskā prognoze katram zodiekam laika posmā no 17. līdz 23. martam. Spied like šim video, seko manam kanālam un piesakies uz individuālām konsultācijām, ja vēlies uzzināt par savu zodieku vairāk.